šodien var tā teikt, ka es pārstāvu savu pensionāru grupu. Visvajadzīgākie, vispaklausīgākie ļaujās vienreiz apcirpt, pa otrais apcirps, un jau tā neapcērpjamās pensijas. Nu nav nekāda garantija, ka šodien viņa sirbetrītā par nebūtu. To pamiętny rok powstania, kiedy Dawid na Goliata podniósł rękę z wyczerpania. Kādēļ mēs šos santīmus, ko saziedojuši vairāk dienu laikā policijas darbinieki, noliksim pie ministra kabineta durvīm ar norādi, bet tas ir pēdējais, ko mēs esam ziedot. Tad, kad es augu, šādu problēmu nebija. Vēlāk uzzināju, ka tādā laikā Latvijā ir dzīvojušas 10 tautības. Un nebija neviens neniecināms, ne augstāks, ne zemāks. Если мы в этот раз опять позволим всем этим паразитам удержаться у власти и не отодвинем, хотя бы не создадим для них угрозу какую-то, да, то люди уже никогда не будут верить ни одной оппозиционной партии. Nopietni, baltas čības un visi kopā mēs iesim uz kapiem. Un ir otrais variants, vienīgais principā variants nogāzt šo zagļu varu. Un viena doma bija, protams, vienotība, bet izrādījās, ka šai politiskajai apvienībai, būsim realisti, vienkāršo cilvēku un vēl jau vairāk pensionāru intereses, nesevišķi rūp. Когда мне предложили выступить на этом конгрессе, я задал вопрос, а что я скажу второй половине нашего общества? Что? И на каком языке это скажу? Kas mūs šķir un konkrētiem atskanēja? Krievs ar latviešiem un tā tālāk. Un principā tas tika darīts jau no paša sākuma un ļoti apzināti. Ar ko ir saistošs Agras sūns? Agras sūns vienīgais, kas pateica, tautas izsadzējam, jāsēž cietumā. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc.